sāksim runāt, lai bišķiņ kāds mums pieslēdzās. Nu, jebkurā gadījumā. Kristīna, čau! Čau, Līja! Beidzot ir pienācis mūsu lives, kuram bija milzīga atsaucība, par ko ir liels prieks un kas liecina, ka šī tēma stresa instrumenti vecākiem un bērniem ir ļoti aktuāla. Tāpēc man prieks, ka tu šodien man pievienojies. Tu noteikti pati iepazīstināsi ar sevi un pastāstīsi, ar ko tu strādā un kā tu strādā un kāpēc tieši šī tēma šodien mums ir šeit. Bet tad es jums arī pastāstīšu. Labs vakar, dāmas! Sveika, Agnese! Droši pievienojieties un mēs sāksim ar to, ka es iepazīstināšu pati ar sevi. Mani sauc Līva Spurava. Esmu geštalterapeita un psiholoģijas centra augta vadītāja. Un Kristīna ir manas brīnišķīgās komandas viena no bērnu vecāku speciālistēm. Un Kristīna, pastāst lūdzu par sevi. Pastāst par sevi, kas tu esi un ar ko tu strādā. Jā, sveiki visiem. Tiešām man arī ir liels prieks šeit būt un redzēt tiešām atsaucību. Un, man liekas, tas tiešām parāda to, ka šī tēma ir svarīga un nozīmīga. Un man ir liels prieks, ka es tajā varu dalīties kopā ar jums arī. Un arī ar tevi, Līvi. Jā, esmu Kristīna, esmu klīniskais un veselības psihologs. Ikdienā strādāju ar bērniem, ar vecākiem. Manas darba gaitas aizrit pirmsskolas izglītības iestādē. Esmu par to neizsakām priecīga, jo tā vide un klātbūtne, klātesamība tieši tur, manuprāt, tieši ļoti labi var veidot mani kā speciālistu. Ļoti labi pieredze dažādas ikdienas situācijas, grūtības, ar kurām saskars bērni un vecāki. Un tiešām es priecīgi, ka var būt tām arī blakus. Un jā, man ir patiesi arī prieks būt šeit kopā ar tevi kā vienai no augta komandas un būšu priecīgi jūs šeit sastapt. Kristīne, kāds ir vecuma posms, bērnu vecuma posms, ar kuru tu ikdienā visvairāk sastopies? Nu, tas vecuma posms ir 1,5 gads apmēram līdz 6 gadi, 7 gadi. Jā, tas ir tas mans vecuma posms, ko es ikdienā tiešām visbiežāk arī redzu. Bet šodien mēs noteikti parunāsim ne tikai par šo vecumu posmu, vai ne? Pieskarsimies arī skolnieku vecumam, jo es noteikti intervēšu arī kā mamma, ne tikai kā moderators, bet man pašai ir sakrājušies ļoti daudz dažādu jautājumu, ko es gribētu arī tev uzdot. Jo nereti pati savā ikdienā sastopos ar dažādām situācijām, kur, kā es tev tagad aizkadrā teicu, vienkārši pazūdu. Un šī milzīgā atsaucība, kas bija no jums skatītāji, liecina par to, ka patiešām mēs ikdienā saskaramies ar ļoti daudz dažādām stresa situācijām. Un bieži vien mums nav pieredzes un nav zināšanu, kādā veidā te tikt galā. Un es atceros, ka mēs jau kaut kad, tas bija, manuprāt, septembris, kad ar tevi runājām par šo tēmu, runājām par stresa instrumentiem bērniem, un man ļoti gribējās pievienot šo te klāt sadaļu vecāki. Vai ne? Jo, ja mēs nespējam paši tikt galā ar stresu, ja mēs paši dzīvojam milzīgos stresa apstākļos un nespējam to vadīt, mēs nevaram iemācīt to arī saviem bērniem, vai ne? Bet tas ir, starp citu, arī mans ikdienas darbs, to, ko es redzu, sākot strādāt ar bērnu, pamazām es arī aicinu aktīvi ļoti iesaistīties vecākus kaut kādos brīžos, un ir pārunas konsultācijas, kurās mēs arī skatāmies uz kaut kādām situācijām, uz grūtībām, un nereti tieši tas, kas no vecākiem skan, ja man ir kaut kādas lietas, ar kurām man ir jāsāk strādāt, kas man ir jāsāk darīt, lai es būtu labāks, spēcīgāks atbalsts savam bērnam, un lai tas viss būtu tādā izaugsmas vērsts tāds process. Jā, jo nav jau jēgas kaut ko darīt ar tavu bērnu, tikai ja pašam vecākam nav zināšana vai nevar pieredzi, jo bērni var kaut ko iemācīt uz mazu brītiņu, bet viņam nebūs atbalsts šajās mājās, viņam nebūs atbalsts tālāk to visu turpināt savā ikdienā, tas diezgan ātri arī izzudīs. Tieši tā. Nu, lūk, tāpēc, gribēju, lai jūs zinat, kāpēc šis nosaukums stresa instrumenti vecākiem un bērniem. Daudz piedzīvojam dažādas stresa situācijas, dzīvojam arī tādos, varbūt, konstantos, tādā hroniskā stresā ikdienā. Kristīna, kāpēc šobrīd mēs dzīvojam
tik stresainā laikā, vai mēs paši to sev radām, vai ir iespējams to kaut kādā veidā mazināt, vai varbūt tieši vajag un jātīsta šī spēja pielāgoties? Ļoti labs jautājums. Ja vispār par stresu kā tādu runājam, ir jāsaprot, ka stress īstenībā nav ne labs, ne slikts. Tas ir kaut kas, kas atstāj mums ietekmi, un tas var atstāt vai nu labu, vai gluži otrādi sliktu ietekmi. Ja paskatāmies no tās labās nosacītību puses, stress īstenībā veicina motivāciju. Viņš liek mobilizēties kaut kādos apstākļos, kad mums tas ir nepieciešams, un tas īstenībā patiesībā ir tiešām labi. Ja mēs skatāmies uz to otru pusi, to pusi, kur mums varbūt ir grūtības tikt galā, tad jā, skatoties vispār uz tādu mūsdienu vecāku, uz 21. gadsimta vecāku, man gribētos teikt, ka mums visiem ir 24 stundas. Šajās 24 stundās mums ir jāpaspēj padomāt par to, lai mēs esam finansiāli nodrošināti. Mums ir jāpadomā par savām partnerattiecībām, ir jāpadomā noteikti par attiecībām ar bērniem, ir jāpadomā par to, lai mēs katrs personīgi kā indivīds arī... Es arī esmu, jā, es arī esmu šajā visā dzīvē. Tieši tā, ka mēs šeit esam hobiji, intereses, lai spēju sev piepildīt, lai man būtu kaut kur šajā ikdienas skrējienā mierīgs pašam sev. Tā kā, ja mēs skatāmies uz tām komponentēm, īstenībā viņas ir gan daudz. Un tas ir tāds līdzsvaru meklējums, gribētu teikt, starp to visu. Un kaut kur gribot, negribot, tas līdzsvars diemžēl pazūd. Un stress ir tas, ko mēs visbiežāk piedzīvojam, kad šis līdzsvars ir izzuds. Kad mēs neesam piepildīti kaut kādā no jomām, kur mēs nejūtamies īsti labi, īsti komfortā, tad jā, stress ir tas, ko mēs piedzīvojam. Jā, es tieši domāju par to, ka laiks tiešām tas ir visdārgākais, kas mums ir. Mēs par to maksājam, laiks arī maksā dārgi, jā, es domāju tiešām, ka mūsdienu vecākiem ir jāvelta laiks kaut kādām zināšanām arī, lai iegūtu galu galā. Kā pieņemsim tikt ar kaut ko galā, tāpēc arī galu galā jūs šeit šodien esat un mēs šeit šodien esam. Un tā ir stunda no jūsu dzīves, ko jūs veltīsiet, lai būtu kopā ar mums, lai kaut ko uzzinātu jaunu, un tas arī maksā. Jā, un šajā tu mini to, ka ir vajadzīgs arī savā ziņā atbalsts kaut kādā dzīves brīdī, tad, kad vecākam kaut kas nesanāk, kas rada iespējams stresu. Un es pati kā mamma bieži vien piedzīvoju šo te vecāku stresu, varbūt kaut kādu bērnu situāciju dēļ. Esmu novērojusi arī savā praksē tādu tendenci vecākiem ir tendence palikt vieniem pašiem un nemeklēt to palīdzību tajā brīdī, kad viņiem tas ir nepieciešams. Kāds iespējams to nedara, tāpēc, ka viņš nezina, ka viņš var meklēt palīdzību. Kāds to nedara, jo iespējams ir kāds, jo jūtas nērti par šādu situāciju, varbūt trešais nezina, kur to visu meklēt. Te man gribējās iestieprināt arī jums, mīļie skatītāji, kas šodien esat pievienojušies mums. Mēs izstāstīsim arī šīs dienas laikā ne tikai par stresu, bet arī par iespējām, kā meklēt un kā atrast šo te atbalstu sev šajā te vecāku lomā. Un patiesībā ne tikai vecāku lomā, bet vispār, ja runājam par šo tēmu stresa instrumenti vecākiem un bērniem, tad mūsu brīnišķīgā Kristīna ir uzņēmusies vadīt superīgu atbalsta grupu vecākiem. Un tā kā tiešām mums ikdienā ir tikai 24 stundas, tad mēs vēlējāmies pēc iespējas tādu vienkāršāku palīdzošu veidu jums vecāki arī nodrošināt, kas būtu online atbalsta grupa vecākiem šobrīd mēneša garumā. Bet jūs droši klausieties mūsu tālāk, pastāstīšu par šo te grupu arī vairāk, kas sāksies 11. decembrī. Un jā, Kristīna, tas, ko es noteikti gribēju arī jautāt, kā ir ar vecākiem pašiem? Mēs piedzīvojam šo te stresu dienā, ne tikai audzinot savus bērnus, ne tikai bērnu situācijās, bet arī ikdienā. Darbā, kaut vai es piedzīvoju stresu, var pilnīgi 100% apgalvot, kad man no rīta 45 minūtes ir jāsēž tātad sastrēgumos, lai aizvestu bērnus uz skolu. Jā, apzināti izvēlējāmies, uz kuru vietu mēs vedīsim, bet es saprotu, ka katru rītu vai pat vakarā jau zinot to, ka man no rīta būs jāceļās, ka būs šīs 45 minūtes mašīnā,
viņas man rada stresu. It kā vienkārši situācija varētu viegli tikt galā, bet nāk pēc tam nākošā situācija, vai ne, kas ir varbūt saistīta ar darbu. Tad ir saistīta kāda situācija, kas, nezinu, ar kaut kādiem vēl citiem negaidītiem pārsteigumiem. Nu, lūk, visu laiku nemitīgi mēs kā pieauguši cilvēki dienā šo stresu, ko mēs darām? Mēs viņu uzkrājam, mēs viņu sakrājam kā trauciņā. Tieši tā, un tas, kas visbiežāk kāds izstāsta vakarā atbraucot visu ģimeni, kad sarodas mājās, pārnākot pār slieksni, mēs katrs atnākam ar savu mugursomu. Un vienam tā ir piepildīt vairāk, vienam tā ir piepildīt mazāk. Un mājas vide visbiežāk vakarā ir tā, kur mēs mēdzam to mugursomu arī iztukšot. No vienas puses, mēs parasti, kad vecāki vērš pie manīm ar tieši šādu līdzīgu stāstu par to, kad, piemēram, kad pa dienu jau viss ir labi, bērndārzā, skolā viss ir kārtībā, bet mājās tur sākas. Un es vienmēr vecākus iedrošinu un saku, un īstenībā tas ir forši, es jūs apsveicu ar to, tāpēc, ka tas nāk uz ārā, tam ir vieta un telpa, kur tam būt. Jo drošas vides nodrošināšana un tas, ka bērns var ļauties šīm te sajūtām, emocijām un arī pieaugušais, tad tā īstenībā ir laba zīme. Jā. Bet tādā laikā ir otrs jautājums, kā mēs tagad visi kopā ar šo te varam būt, lai tomēr tās attiecības neciestu. Jo bieži vien sanāk, un tā steiga ir milzīga, un atskriet mājās varbūt visiem pēc darba, pēc skolām, noteikti kādam vēl ir mājas darbi, vēl kādam ir, es nezinu, vēl kāda nepabeigti darbi, gribās ēst, vakariņas varbūt nav uztaisīts, un tas viss ir tādā ņigu tādā ritenī, un gribot, negribot, izsprūk ārā, gan sabļaušana, gan neapmierinātība, es nezinu, par nenomazgātu krūzīti, gan, un sanāk, kad vakarā beigās visi ir sastrīdējušies, un kaifa nekāda. Tieši tā. Vai ir, Kristīna, kādi instrumenti, kāds veids, ko mēs varam mācīties savā dzīvē, lai nerastos tik daudz šīs situācijas? Saprot, ideāli apstākļi nav. Tāpat tās kādreiz mēs būsim tik ļoti resursu tukši, kad sanāks sabļaut gan uz to bērnu, gan uz to partneri, sadusmoties nevietā. Bet, lai mazinātu šāda veida situācijas, vai ir kaut kas, ko es varu sākt kā vecāks darīt jau pa dienu? Pirmām kārtām ļoti, ļoti svarīgi, atgriežoties uz to mājas vidi, šajā te sakaitētajā atmosfērā, ļoti, ļoti svarīgi nepaskriet garām savām emocijām, savām tā brīža sajūtām. Ja arī tur ir tā dusma par to nenomazgāto krūzīti, ļoti svarīgi arī kā pieaugušiem par to runāt, teikt, hei, Klau, es esmu šobrīd dusmīgs, ka tā krūze ir nenomazgāta. Priekš bērni savukārt, ja tā paskatāmies, tas ir ārkārtīgi būtiski, ka bērns sāk ieraudzīt kaut ko un saprot, kāpēc tai mammai šajā brīdī ir šitāds tonis, kāpēc viņa tur varbūt tās kustības varbūt ir asākas, tur pie izlietnes stāvot un mazgājot to krūzīti. Ja? Tas vienkārši dod izpratni par to. Un nosaukšana, tās sajūtas nosaukšana vārdā, tas tāds pirmais solis ir, kurā mēs varam reāli apstāties un būt ar to emociju, kāda mums viņa šobrīd ir. Legalizēt viņu. Jā, un kas ir ļoti labs īstenībā vārds legalizēt. Un šitos gribētu arī ieteikt īstenībā visiem vecākiem, jūs droši legāli drīkstat arī justies dusmīgi. Jūs droši legāli drīkstat justies arī skumji, bēdīgi, noraizējušies un neapmierināt par kaut ko, bet tikai saukt to vārdā un runāt. Un tas ir tāds pirmais solis. Jo es esmu arī nereti no vecākiem dzirdējusi, kad es gribu paslēpt savas dusmas, es gribu paslēpt savas skumjas, es gribu paslēpt savu aizkaitinājumu. Kā es tagad viņam teikšu, kā es viņam stāstīšu, kas tagad ar mani notiek? Bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, ļoti, ļoti svarīgi. Starp citu, es pati sastoros ļoti bieži vien ar to, es tās vispār sauc par grūtajām emocijām, dusmas, skumjas, bailes, viņas nav viegli izturēt, būt ar viņām kopā. Un tas, ar ko es pati bieži saskaros, ir tas, ka piemēram, tiešām tāds piemērs,
vecāks atnāk pakaļ bērnam, un bērns tagad stāsta, tur Anna man tur iemet ar bumbu, un man sāp, un es esmu dusmīgs, un kurš, viss labi, gan jau netīšām. Vai arī tieši otrādāk, pieņemsim, bērns raud par šo pašu situāciju, es esmu bēdīgs, un man tur sāp, un kurš būs labi. Mēs šādā veidā īstenībā tās emocijas tā kā paslaukam zem paklāja. Nu tā, ka viņas ir, bet, jā, viss labi, ejam tālāk, dzīve turpinās, un tūlīt būs kaut kas jauns, un kaut kas jauns notiksies. Mēs nedodam viņām vietu būt, jo arī ārkārtīgi svarīgi ir just arī visas šīs emocijas. Arī dusmas, arī skumjas, arī bailes. Jā, mēs varam runāt par kaut kādām metodēm, kā ar viņām būt kopā un kā viņas izturēt, kā dot to telpu viņām, bet ļaut viņām būt. Un man liekas, ka ļoti, ļoti svarīga lieta, ko es ceru, ka tu to darīsi Telegram grupā, pastāstīs, kā vispār sākt apzināties, ko cilvēks jūt. Jo es ļoti labi zinu pēc sevis, tad, kad es sāku savu terapijas ceļu, man prasa, ko es jūtu, man nav ne jausmas. Man trūkst to vārdu, tām emocijām. Es nezinu, kā tā emocija tiek izjusta, es jau par viņu pateikšu. Man nav problēma, es varu par viņu pateikt, bet es nezinu, kā es arī pati jūtos. Tas ir citu, ko es arī darbā ar bērniem daru. Mēs runājam par ķermeniskajām sajūtām, kurā vietā ķermenī viņi atrodas, kā viņi tiek izjusta. Runājam par sejas izteiksmēm, kāds izskatās cilvēks, kad ir dusmīgs, kad ir vērīgs, lai varētu pazīt arī. Un runājam un praktizējam metodas, kāds var pielietot brīžos, kad ir dusma, bet lai varētu lēnām pārslēgties. Un noteikti, laikam, gribās arī pieminēt to, ka, ja ir sanācis šo dusmu izgāzt, vienalga uz partneri vai uz bērnu, pēc tam to visu var izskaidrot. Vai ne? Izskaidrot noteikti. Atvainoties. Jā, šis ir ārkārtīgi svarīgi. Un, mums kā pieaugušiem arī ir, mums ir jāmāk atvainoties arī bērnam, tas ir jādara. Nevis tikai mums ir jāmāca bērnam to, ka tev ir jāatvainojas, ne, bet arī mums ir jāatvainojas bērnam. Tas ir tādas, manuprāt, tas veido tādu ļoti labu augstu un cieņpilnām attiecībām, tādu pamatu attiecībās. Jautājums ir tāds, cik ļoti vecāku piedzīvotais stress ietekmē bērnu. Cik es saprotu, tad jo mazāks bērns, jo viņš vairāk jūt vecāku. Kā ir ar vēlākiem vecumiem? Jā, pirmais, kad tu jautāji šo jautājumu, es uzreiz iedomājos par tādu adaptācijas procesu. Šo var lieliski redzēt, tad, kad notiek bērndārzā vidē tāds adaptācijas process. Es starp citu vienmēr esmu teikusi, ka tas ir posms, kad adaptēs ne tikai bērns, bet arī vecāks. Ar vēlāku posmu arī šis ir ļoti interesanti. Piemēram, pie manis arī vērsušies vecāki, nāk un saka, ka nevar īsti saprast no rīta, es atvedu kā tās rutīnas vienas un tās pašas, bet pēkšņi Zandela nevar uzvilkt 6-gadīgs puika virsū, un tad nelaiž mani prom un raud, un tā kā, taču nākam visu laiku uz bērndārzu, un viss tā kā ir labi, bet kaut kurā brīdī, kas tad tagad ir noticis? Un īstenībā, mēs pat šajā te ikdienas skrējienā, steigā, stresā, mēs pat nepiefiksējam to, cik ļoti izmainās mūsu balss tonis, piemēram. Bet bērns to lieliski jūt. Vai arī, pieņemsim, kaut kāds blakus telefonu sarunas vai kaut kāda darba, kas ir jānokārto steidzami, kaut kas jāpārliek vai jāpārmaina. Bērns tam visam reāli ir līdzās un blakus, viņš to lieliski redz un saprot. Tā kā arī lielie, viņi to pašu visu piedzīvo un redz. Situācija burtiski no 3 dienas atpakaļ sanāca tā, kad mājās bērni slimo, esam visi kopā. Diena, kur visi, protams, ka mani plāni ir atcelti, tāpēc, ka es esmu kopā ar viņiem. Nekur nav jāsteidzās, nekur nav jāpaspēj. Pēkšņi mans gandrīz 10-gadīgais puika prasa, māma, uz kurien mēs tā steidzamies? Mēs taisījāmies iet ārā sniegu rakt. Un es saprotu to, kad es neesmu apzinājusies, ka es pat tādā stresā, tā kā trauksmē dzīvoju, un man bērns tagad prasa, uz kurien mēs tā steidzamies. Un es tagad tā saprotu, nē, mums nekur nav jāsteidzās. Un tas bija tāds brīnišķīgs, tāds apzināšanās brīdis, kad bērns uzdev šo jautājumu, jo es sapratu, ka es vienkārši esmu radusi dzīvot tādā paaugstinātā, tādā pātrinātā ritmā, ka dienā, kad nav jāsteidzās,
varētu dzīvot mierīgāk, bet nesanāk. Man liekas, bērns brīnišķīgs indikators, kad parāda, ka kaut kas īsti nav šī situācijā saprotams. Bērni un stresa situācijas. Varbūt parunājam noteikti arī pirmsskolā. Es redzot, ka man viens ir pirmsskolnieks un otrs ir skolnieks, ir dažādas stresa situācijas. Vairāk no varbūt paziņām un klientiem es dzirdu, ka šādas stresa situācijas ir tieši skolā, tad, kad sākās tātad mājas darbi, kaut kāda veida pienākumi skolā. Cits bērns tiek labāk ar to galā, cits savukārt sliktāk ar to tiek galā. Protams, ka tas viss tiek atnests mājās, pedagogi, skolotāji arī mēdz varbūt kādu aizrādījumu ielikt e-klasē par to, kas ir noticis. Un bērnam grūta situācija, stresa pilna situācija, ja kaut kas neiet, arī draudzībā ar vienaudžiem un vecākam stresa situācija. Kā šeit ir, ja mēs runājam tikt stresa instrumenti, jeb kā tikt galā, kā vecāks var palīdzēt varbūt šim te bērnam pārvarēt šo te situāciju, jo mēs arī aizkadrā ar tevi runājām par to, ka izvairīties no stresa situācijām mēs nevaram. Jo ir vieni vecāki, kas ļoti grib pasargāt bērnu no stresa situācijām, darot visu viņu vietā, un ir savukārt vecāki, kur jau no mazām dienām bērnu it kā radina pie tā stresa, ieliekot viņu tādās stresa situācijās. Un tā atbilde bija kaut kur tā pa vidu, kā tu teici, līdzsvarā. Bet cik lielu lomu mēs spēlējam kā vecāki, lai bērns iemācītos tikt galā ar šo stresa situāciju? Ārkārtīgi lielu lomu. Tā kā, tā loma ir, viņa ir neizsverama. Pirmkārt, tas ir stāsts par to, kā mēs paši ikdienā ar to tiekam galā. Kā mēs paši varam to savu mugursomu izkrāmēt mājas vidē un ļaut tai būt, un cik viņi ir liela arī atnākot uz mājas vidi. Jā, bet tas, kādu piemēru mēs parādīsim bērnam, kā mēs reaģējam stresa pilnās situācijās, atstās iespēju uz to, kā viņš vienkārši izmantos to pieredzi, ko viņš redzējis. Kā tikt galā? Jā, ar šādām situācijām. Ja es stresā un dusmās metu, glāzi pa gaisu, tad tieši tāpatās darīs arī mans bērns. Ļoti negribētos, lai viņš ņem to manu piemēru. Un kas man liekas, šis ir īstenībā mūsu kā vecāku lielākā tāda balva, manuprāt. Mēs varam izdzīvot vēlreiz kaut ko, mēs varam vēlreiz mācīties reizreķinu, mēs varam vēlreiz kaut kādas lietas mācīties savādāk. Un man liekas, ka tieši kaut kādas jaunas metodas un prasmes un pieņemsim šādas pašas īstenībā ar tādu emociju regulāciju, ar tādu emociju atpazīšanu, arī šādas prasmes mēs varam mācīties kopā ar bērnu. Un no vienas puses tā būs kā metode, ko mēs viņam varam iedot, metode, ko mēs varam paņemt priekš sevis, un tāpat laikā mēs stiprinam attiecības. Jo tikai tad, kad man ļoti patika metafora, savu laiku atpakaļ dzirdēju, ka attiecības ir kā ugunskurs, un tikai ja mēs no abām divām pusēm liksim iekšā, tikai tad tas dos mums siltumu. Un šajā brīdī gan vecāks esot ar savu klātbūtni, ar savu iesaistīšanos, veido šo siltumu, un arī bērns arī ar savu klātbūtni, ar iesaistīšanos, ar būšanu kopā, arī viņš dod šo siltumu, un tas top vienkārši. Tad viens, cik es saprotu no instrumentiem, kā tikt galā ar stresu, jeb kā izkrāmēt savu šo te pa dienu sakrāto mugursomu, ir šī te emociju apzināšanās, emociju nosaukšana vārdā, kas māca to pašu arī darīt bērniem. Ok, brīnišķīgi. Tev noteikti ir kādas tehnikas, noteikti ir kaut kādi praktiskas tehnikas, kuras ļauj tā kā vairāk apzināties, vai ne šīs te emocijas, kādā veidā mēs viņus varam atpazīt, kā mēs varam to sākt darīt. Noteikti. Jā. Brīnišķīgi. Telegram grupā? Nākošā lieta, ko man noteikti gribās pajautāt, daudz dažādas situācijas, un brīnišķīgi, ja mēs tiekam galā ar šīm stresa situācijām, kaut kādā veidā viņas izdzīvojam, palīdzam bērnam, nosaucot šīs emocijas, tikt cauri šai situācijai, bet ir arī situācijas, kad viss ir par daudz, un kad bērnam sāk rasties problēmas.
Kādi ir tie simptomi, kurus tu esi novērojis, vai kā mums, kā vecākiem, ir jāpievērš uzmanība, ka ir radusies problēma? Pirmkārt, man ļoti patīk domāt par bērnu uzvedību kā tādu, ka tas vispār ir tāds kā viens no bērna valodas veidiem, kādā viņš runā ar mums. Jo bērnu uzvedība mums var ļoti daudz ko pateikt. Tikai tas, ka mums ir jābūt klātesošiem un jānovēro to, kā piemēram, un jāslīdzina, kā bija vakardien, kā bija šodien, vai ir kaut kas būtisks mainījies, vai mani kā vecāki varbūt šīs izmaiņas var satraukt. Tas ir viens. Un otra svarīga lieta, tā vispār domājot par šādām izmaiņām, ja mēs paskatāmies vispār uz dienu, uz darba dienu, uz 5 dienu nedēļu, kurā mēs esam kaut kādā ritmā, tiešām kritiski pavērojam, cik daudz laika mēs redzam, varam novērot, cik daudz laika mēs varam būt kopā ar bērnu. Un es tagad tiešām tāds vienkārši piemērs, piemēram, pirmsskolas vide, bērns bērndārzā ierodas pirmdienā, pieņemsim, 8:00, mājās aizbrauc 5:00, ap 6:00 viņš ir mājās, kamēr veikali, viss pārējais, tad no 6:00 līdz 10:00, labākajā gadījumā es ceru, ka tas ir gulētiešanas laiks, viņš ir mājās. Tā, kad mēs viņu redzam, tas ir reāli 4 stundas, ko mēs viņu redzam vienā dienā. 5 dienas nedēļā, un tas stundu skaits ir visai maz. Pretstatā uz to vidi, kurā viņš ir bērndārzs vai skola, tur viņš ir daudz vairāk. Šajā situācijā es vienmēr aicinu arī vecākiem vispār vērsties pie pedagogiem. Vienmēr gan pie vai tā ir skolotāja, vai tā ir audzinātāja. Arī tur var iegūt ļoti labus novērojumus, uzzināt, kas varbūt, vai ir vispār kaut kādas izmaiņas, vai būtu vērts pievērst kaut kādām izmaiņām vispār uzmanību. Jā, es aicinu vecākus tiešām vērsties pie pedagogiem, jautāt, vai ir kaut kas, kam man kā vecākam būtu jāpievērš uzmanību. Bet, ja mēs runājam par kaut kādām tādām, par tādiem simptomiem, kaut ko tādu, kam būtu jāpievērš uzmanība. Kas parādītu to, ka bērns netiek galā ar to stresu, kas viņam ir? Noteikti, es domāju, pirmais vispār ir viss, kas saistīts ar emocijām. Pārlieku liela raudāšana, pieņemsim, netiek ārā no viņas, iestrāks tā kā pilnīgi, nespēja izdiet. Vai arī vecāki ir stāstījuši arī par dusmu lēkmēm, agresiju, kaut kas tāds. Jā, tāda grūtības pārstrādāt tādas emocijas būt ar viņām kopā un nespēja tā kā tikt ārā no viņām. Noteikti jāpievērš arī uzmanība ir miega kvalitātei, to, cik viņš ir labs, vai viņš ir labs, var arī novērot ēšanas paradumu izmaiņas, kaut kas pēkšņi negaršo vai vispār no kaut kā absolūti atsakās vai nav apetītes, piemēram. Jā, kaut kas vēl man tagad noteikti izskrita no galvas. Labi, varbūt sarunas gaitā. Lūk, un šīs te pazīmes varētu būt tam, kad bērns netiek galā ar šīm te emocijām. Es zinu, kad pavisam nesen sanāca saruna ar mammu, un mamma man teica, ka bērns esot sācis slapināt biksēs. Vai tā arī varētu būt kā tāda savas veida stresa pazīme? Pilnīgi noteikti, jā. Tas bija arī tas, ko es gribēju pieminēt. Starp citu, piemēram, pat var novērot dažreiz arī, kad ir tāds atkritiens prasmēs, arī šajās pašaprūpes prasmēs. Bērns, piemēram, jau sāk patstāvīgi iet uz toleti un lietas dara toletē, bet kaut kādā brīdī, kaut kāda apstākļu dēļ, vecāks saprot, ka šis vairs nestrādā, kaut kas nav kārtībā. Okay. Un, ja, piemēram, vecāks ir atklājis, kad ir kāda veida problēma, kas ir tas, ko viņš var darīt? Kas ir tas, ko viņš var, kas viņam ir tikai jāskatās šis dienas ritms, vai jāvēršās pie skolotājām, vai bērnu dārza audzinātājām ar jautājumiem, kas varbūt notiek? Es noteikti gribētu teikt, ka tā bilde ir tāda kompleksa. Noteikti jāvēršās, jājautā audzinātājiem, vai tur varbūt tajā vidē ir kaut kāds izmaiņas, varbūt ir vienotžiem ir kaut kādas problēmas, kaut kādas grūtības.
ja kaut ko varbūt nevar kaut kādā veidā sadarboties. Un, protams, arī kritiski jāapskatās uz mājas vidi, bet tiešām kritiski, kas notiekās mājas vidē vai mājas vidē varbūt rutīnās vai mājas varbūt kaut kādās tiešām savstarpējās attiecībās, varbūt kaut kas ir kaut kas tāds, kas ietekmē, satrauc. Jā, manuprāt, šis ir ļoti vērtīgs arī jautājums, jo mēs ar vīru, gatavojoties arī šodienas sarunai, runājām par to, cik ļoti un vai ietekmē, piemēram, vecāku strīdi bērnus. Jo bieži vien jau mums liekas, tas jau mūsu starpā, tas bērnus neskar. Visu dzīvi, visu viņi dzird, un es pat esmu brīnījusies un novērojusi, cik tāda dzirdīsnība ir tāda, sāsināta. Jā, tāda ļoti selektīva brīdī, kad notiekās strīdi, bet tāpat laikā ir jāsaprot arī, ka mājas vide arī ir tā, kur tas viss ir dabīgi, arī strīdēties ir dabīgi, ir jāmāk strīdēties. Un noteikti arī ģimenē, partnerattiecībās, ja bērns ir klātesošs šajā visā, ir jādomā par to, kā mēs strīdamies, vai mēs strīdamies tagad, varbūt, ka mēs šim strīdam rodam kaut kādu vietu, kaut kādu brīdi, jo, jā, protams, bērnam esot klāt un dzirdot, ja tas ir tiešām tāds ekspresīvs strīds ar daudz emocijām un iespējams emocijās mēs pasakām kaut ko iespējams nevajag arī pateikt, un mēs varam arī nodarīt arī otram varbūt pāri ar kaut ko no savu pasacītā. Jā, bērns ir turpat blakus, un viņš var izjust arī, piemēram, kaut bailes noteikti, jā, bet iespējams kaut kādu vainas sajūtu pat brīžos. Tāpēc, ka tu uztver kā savu vainu par to, ka vecāks strīdās. Un, manuprāt, jo mazāks bērniņš, jo viņš vairāk arī uztver to kā savu vainu, vai ne? Jā, paldies, Kristīna. Šis bija jautājums, kas, protams, kad zināja, ka tas ietekmē bērnus, un tā ir, bet tiešām dažreiz mēdz būt tā situācijas, kad tas strīds vienkārši notiek. Vai tu ieteiktu runāt pēc tam ar bērnu par to, kas notika? Jā, noteikti. Noteikti. Lai tas nepliek tādā mākonī kaut kur miglas tītā, lai tas ir tāpat kā par emocijām, ko es iepriekš minēju, dot skaidrību par to, kas notika. Bet te, manuprāt, ļoti svarīgi ir tāda nevērtējoša attieksme, lai nav tā kā tikai, piemēram, ja tas ir no abām pusēm izstāstīts strīds par to, kad, hei, bija tā, un mēs tur nesadalījām to vai šito, jā, bet dot tādu nevērtējošu attieksmi bez kritikas izstāstīt, jā, mēs nesadalījām to kafijas krūzi nenomazgāto. Vai patiesībā vienkārši bijām ļoti noguši vakarā pēc darba. Un nemācējām par to runāt. Jā, un tā stresa un tā netīrā krūzīte izsauca milzīgu strīdu, vai ne? Tas patiesībā pašos pamatos ir vienkārši nav gulēns, nav normāli ēsts, ir pilna mugursoma ar dienā uzkrātajām emocijām, neprot viņus atpazīt, izteikt, un līdz ar to tas izlaužās uz āru kaut kādā, it kā par mazu situāciju, bet kas patiesībā ir ļoti liela aizmugurētā situācija. Es te, Kristīna, biju sarakstījis ļoti daudz jautājumus, es saprotu, ka no mūsu sarunas man ir tik daudz, kas interesē, ka es neesmu viņiem pieskārsies. Kā zināt, kad bērnam, kā es teicu, jā, varbūt, kad stress ir par daudz, bet mēs kā vecāki mēdzam ļoti bieži no bērniem arī daudz prasīt. Viņam ir, skola, vai dārziņš, pulciņi, ciemošanās un tā tālāk, un tas ir viss tādā baigā, ātrā ritmā arī brīvdienās. Tātad simptomi, par kuriem mēs runājām, ir kaut kāda uzvedības maiņa, kaut kādi simptomi, kas nav bijuši iepriekš, kas liecina, ka kaut kas nav ok. Kā zināt, cik daudz no bērna prasīt? Jo no vienas puses gribās viņam iedot šo pieredzi, gribās iedot, bet tajā pašā laikā, kur ir tā robeža? Šis ir arī, man liekas, brīnišķīgs jautājums, ar ko tieši mūsdienu vecākam nākas saskarties.
Jo tas piedāvājuma klāsts ir gan plašs. Jā, man ir sarakstīts uz lapiņas, kuras gribētu bērnus aizsūtīt, bet nav vairāk par 24 stundām. Jā, tieši tā. Un man tieši bija pieredze arī šādā jautājumā, kur vecāki vērsās un prasīja, kā īsti nevar saprast, kas notiekās, bet tā uzvedība bērna ir mainījusies, un viņa ir palikusi tāda visai ekspresīva, agresīva, un mājās atnākot viss ir slikti un nekas nav īsti labi, bet tāpat laikā tā kā bērns, viņam ir nepieciešams tādas fiziskas aktivitātes, jā. Un tad, mēs meklējām tādu vidusceļu un balansu, un tā atslēga, kas vismaz mums toreiz ļoti labi palīdzēja, bija pastīties tieši fiziski, vai bērns, cik viņš daudz guļ, vai viņš, iespējams, varbūt viņš guļ arī ne tikai tā kā to savu laiku, kas viņam būtu jāguļ, bet varbūt viņš guļ pat vairāk, un kas tā kā liecina par to, kad viņš ir pārguļs. Jā, kad viņam tur ir bijis pārāk daudz. Un vēl viens lielisks veids - pajautāt viņam. Vai ne? Mēs vecāki aizmirstam šo mums fantastisko instrumentu jautāt. Un vēl jau, man liekas, ļoti tā vecāku bērnu attiecību skatījumā. Cik daudz arī mēs paši, es pat arī šo piedzīvoju, kad gribās, lai dāma jaunā iet uz mūzikas skolu, jo es pat arī esmu gājis mūzikas skolā. Man liekas, ka tas ir tik fantastiski tur būt, bet dāma negrib. Un tad mammai nākas ar šo saskarties ar to, ka bērns negrib un vienkārši ļaut viņai negribēt to un nespiest, lai tas nav caur asarām, lai tas nav caur ciešanām. Un tad tā sev pajautāt, vai tas ir vairāk par to, ko man gribās, vai to, ko bērnam gribās. Man savukārt ir pilnīgi pretēja pieredze. Es gāju arī mūzikas skolā, man tās bija zobu sāpes, jo es nesapratu pilnīgi neko no tā, ko man prasīja. Un šie, manuprāt, 3 gadus es nomocīju, bija vienkārši briesmīgi gadi, un tad es sapratu, kad mammai šķita, ka tas varētu būt forši mani vest uz mūzikas skolu, acīm redzam, neko ļoti baigi neprotestēju, jo gāju, bet kāja nebija nekāda. Un tad, kad es patinu atpakaļ, ko es būtu gribējis darīt, cik daudz ko citu es būtu gribējis darīt, bet ja vien kāds man būtu pajautājis. Bet tad arī ir arī piemērs, kur bērni arī grib visu pilnu varavīgs, un tad arī šķiet, ka es šī daudz arī nevaru dot. Un tad ir arī, man liekas, ļoti forši arī apsēsties, parunāt par to, mums ir šī tik daudz laika. Ko tu izvēlēsies? Jā, un runāt par to tādā problēmu risināšanas variantā, tādā veidā, kad situācija tāda, kāda viņi ir. Mēs varam tik daudz, mēs nevaram 5 aktivitātes, mēs varbūt varam 3. Kas ir tās, kuras tu vēlies? Varbūt tev būs iespēja kādu citu reizi, vai pieņemsim nākamgad, varbūt kaut ko citu paņemt klāt, vai apmeklēt, kaut kā meklēt to risinājumu kopā. Jā, un es savukārt saskaros ar to, ka bērns grib visu kaut ko, nevis visu pat kaut ko, bet daudz to, ko jau viņš dara. Un tad man šķiet, kā mammai šķiet, ka tas varbūt ir tomēr bišķiņ tikai pa daudz un vajadzīgs ir atpūta, bet bērns grib, tad es tā arī daru. Es vienkārši vedu un tad skatos, ja nāk virsū kāds slimības pazīme, tad es saprotu vismaz mūsu mājās, ka šeit ir stop robeža. Šis ir arī, man liekas, brīnišķīgs indikators arī starp citu, ko var novērot bērniem. Jā. Kāpēc vispār pirmskolas vidē arī mēs par to ļoti daudz runājam, ka bērni sāk slimot kaut kādos brīžos. It īpaši, paskatoties pat uz tādu adaptācijas procesu, tāpēc, ka tur vienkārši prasās brīvdienu, prasās nelielu attelpu, ir par daudz, jā, tā ir pilna, mūsu ķermenis vienkārši norēģē, tieši to pašu izdara arī bērni. Kristīna, man ir tik daudz jautājumu, ko es vēl turpinātu tev jautāt. Es klausos tevī, un man tas ir medus manām ausīm. Es saprotu, ka mūsu laiciņš tuvojas tik ātri beigām. Tu esi sastopama mūsu centrā augt, vai ne? Man ir brīnišķīgs prieks, ka tu esi šeit. Ar kādiem jautājumiem parasti vecāki pie tevis vēršās vai ved bērnus pie tevis? Jā, visvairāk tās ir kaut kādas novērotas uzvedības grūtības, ar
kurām mēs tad strādājam, un man tiešām šis ir tiešām man sirdī tuvs temats, man tiešām ļoti, ļoti patīk ar to strādāt un darboties. Tas, kā es parasti arī saku bērniem un kā viņiem skaidroju, kas viņi tagad būs pie manis, mēs strādāsim ar emocijām, mēs apgūsim viņas, mēs viņus iepazīsim, mēs mācīsimies risināt problēmas un grūtības dažādas, kā tikt ar tām galā. Un tas tiešām prasmes, ko var iedot bērnam un kuras viņš pēc tam var pielietot ikdienā. Jā, tā ir viena lieta, ko es ikdienā noteikti darbā ar bērniem izmantoju. Man ļoti tuva sirdī tēma ir apzinātība, tās ir arī metodes, kuras es izmantoju darbā ar bērniem. Un ja man tā jautā par to vispār, kāds tā ir, kādā veidā bērniem vispār var kaut ko tādu pasniegt, tad es parasti skaidroju, ka tā ir tāda ļaušana piedzīvot mieru, klusumu, kā ir būt ar to mieru, ar sevi, ar klusumu šajā brīdī. Un priekš bērniem mans tāds novērojums, ka tas ir tāds brīnums. Man ļoti patīk, kad viņi to var piedzīvot, un tas tāds kaut kāds jaunatklājums priekš viņiem. Nu, lūk, jā, un savukārt vecāki, jā, es saku, tas darbs ir īstenībā tāds roku-rokā. Strādājot gan ar bērnu, es strādāju arī ar bērnu vecākiem. Jā, un vecāki, protams, arī vērš pie manīm atsevišķi, bez bērna, arī ar dažādām bērnu vecāku attiecību saistītiem jautājumiem, ar šķiršanās gadījumiem arī. Jā, man pieminētā arī adaptācijas grūtības arī, ar ko nākas saskarties, un arī, kas īstenībā nav dažreiz nemaz tik viegls process un posms. Jā, tātad šis ir tas mans lauks, kurā es jūtos ērti, un man ir prieks tajā būt un dalīties tajā ar jums. Brīnišķīgi, un tāpēc man ir vēl jo lielāks prieks, ka tu piedalīsies šajā te projektā, ko organizē Centrs Augt un vadīs šo te Telegram grupu. Es nedaudz vairāk pastāstīšu par to. Tātad atbalsta grupa vecākiem tieši dažādos jautājumos, bet ar uzsvaru stresa instrumenti vecākiem un bērniem. Un cik es saprotu, arī ar apzinātības metodēm tu dalīsies šajā te grupā. Es pierakstos pirmā, jo arī es saprotu to, cik lielu ietekmi šāda veida prakses uz mani atstāja un man palīdz arī ikdienā dažādās stresa situācijās, un cik brīnišķīgi, ka to ir iespējams arī mācīt arī bērniem. Bet kā jau es mūsu sarunas sākumā arī teicu, ļoti svarīgi, lai to sākumā iemācās arī vecāks un palīdz bērnam to visu arī uzturēt. Nu, lūk, 11. decembrī sākam līdz 11. janvārim. Tātad būs intro lekcija, jeb tāda padziļinātāka lekcija par šo pašu tēmu, ko mēs šodien runājām, bet daudz tātad detalizētāk un jau ar praktiskām lietām, ko jūs varat kā vecāki darīt mājās, gan priekš savas labjūtības, gan arī, lai palīdzētu bērnam tikt galā ar dažādām stresa situācijām, vai tā ir pirmsskola, vai tas ir skolēns. Nu, lūk, visa informācija ir ielikta Centrs Augt, tātad Facebook mājaslapā, arī kur pieteikties, kā pieteikties. Tas neprasīs daudz jūsu laika, jo, jā, es zinu, mēs esam ļoti aizņemti vecāki, un ir sevišķi šobrīd Ziemassvētku gaidīšanas laikā, bet tā varētu būt brīnišķīga iespēja, kādā veidā šo svētkus izdzīvot tieši mierpilnāk un neskriet līdzi šim te lielajam stresam, kas nāk, vienkārši gribot, negribot nāk virsū. Nu, lūk, tā ir tāda, man liekas, brīnišķīgs ieguldījums, ko mēs varam darīt, ne tikai paši priekš sevis, bet arī attiecībās ar bērniem. Un es ticu, ka visi šie vecāki, kas ir pieslēgušies šobrīd, viņi tiešām interesējas par to, kādas ir viņu attiecības ar bērniem, kā tās uzlabot, kā viņiem palīdzēt. Un tas ir brīnišķīgi, jo es redzēju tik milzīgu atsaucību. Vietu skaits limitēts, tāpēc nevelciet garumā, piesakaties. Ļoti daudz laika no jums tas neprasīs, jo tā būs aptuveni stundas lekcija, tātad iesākot šo te projektu. Projekta vidū būs iespēja uzdot jūsu konkrētos jautājumus, jūsu konkrētos piemērus izstāstīt Kristīnai, uz ko Kristīna arī atbildēs. Ieteiks viņa arī noteikti kādu grāmatu un arī kādu filmu, lai labāk izprastu šo te tēmu. Nu, lūk, un tas būtu mūsu ieguldījums jums, mīļie vecāki, kur patiešām, es ticu, ir ļoti pārņemti ar daudz dažādiem pienākumiem un darbiem.
Un arī, ja vēl ir jautājumi, vai kas tad īsti ir, kā un izskatās terapija un kā Kristīna strādā, tas var būt brīnišķīgs arī tāds pirmais solis, lai labāk to saprastu. Jebkurā gadījumā, ja Sanita raksta, visam atslēga laimīgi atpūtusies mamma, brīnišķīgi. Es gribētu arī pieminēt, ka tētis arī ir tomēr liela atslēga tam, lai arī bērniem būtu forša vide, kurā augt. Nu, lūk. Vēl gribu pateikt to, ka 2 vietiņas būs tātad bez maksas šajā te projektā, ja jūs dalīsieties ar mūsu pēdējo ierakstu savos sociālajos tīklos, tātad Facebookā, komentējot un nošērojot to citiem cilvēkiem. Lai šī ziņa sasniedz vairāk cilvēkus, un tad mēs noteikti nedēļas beigās izlozēsim tos 2 laimīgos, kuriem šī dalība būs bez maksas. Maksa pavisam demokrātiski, tie 35 eiro par šo te projektu. Un, Kristīna, paldies tev milzīgs, ka tu veltīji laiku šodien, lai atnāktu šeit parunātu ar vecākiem. Mīļie vecāki, paldies, ka jūs pieslēdzāties, ka jūs klausījāties, ka jūs noteikti kaut ko paņēmāt arī sev. Tātad man gribētos teikt, jā, parūpēsimies mēs par sevi, mācīsimies krāmēt ārā to savu mugursomu paši un mācīsim to arī saviem bērniem. Noteikti tiksimies arī uz citiem šāda veida pasākumiem. Man ir vienkārši brīnišķīga komanda savākusies psiholoģijas centrā Augt, ar kuriem es noteikti gribu iepazīstināt. Un ja jums gribās Kristīnu satikt personīgi, droši dodieties uz mājaslapu centrsaugt.lv. Tur ir iespēja pie viņas pierakstīties jebkurā laikā, vai nu tas ir online vai klātienē, kā nu jums ir ērtāk. Liels paldies un lai jums brīnišķīgs vakars un brīnišķīgs svētku gaidīšanas laiks. Paldies visiem tā!